Zaļā Latvija taps vēl zaļāka. Šogad vien tiek plānots iestādīt 10,2 tūkstošu hektāru mežu. Vai spējat iedomāties Latviju bez zaļas zāles, smaržīgiem ziediem pļavās, priedēm Liedagā un vērtīgām dabas veltēm bagātiem mežiem? Kokaudzētavas ir tās vietas, kur piedzimst Latvijas zaļais zelts, mūsu Latvijas valsts meži. Lai no Rīgas aizdotos līdz kokaudzētavai Strenčos, ir nepieciešams vien 2 stundas. Tā ir īstā vieta, kur dzimst miljoniem koku. Sēklas lutina kā bērnus, lai Latvija turpinātu būt zaļa un mežiem bagāta valsts. No kokiem, kā zinām, mums visiem cilvēkiem ir koksne. Mēs ražojam mēbeles, mēs ražojam mājas un visu ko pārējo. Mežs mums dot arī atļauju elpot. Pateicoties mežam, mums ir arī skābeklis un mēs dzīvojam šajā pasaulē. Lai jaunajām eglītēm, priedītēm un citiem kokiem būtu, kur iesakņoties, ir nepieciešama kūdra. To arī pēc Strenču kokaudzētavas pasūtījuma ražot tepat pie mums Latvijā, pēc īpašas receptes. Kūdru ievieto iekārtā, kas to safrēzē smalkāku un tālāk novirza mikserī, kur kūdru samitrina. Tā kā kūdra ir atbilstošā mitrumā un pietiekoši sadalīta, tālāk jau padod uz pašu konteineru pildīšanas līniju, kur kūdra tiek sablīvēta atbilstošā blīvumā un iztaisīta jau vietiņa šai sēklai iekastē. 40 nelielās ar kūdru pildītās piltuvītēs, šajā gadījumā no čiekuriem izlobītās priežu sēkliņas, nekļūdīgi iekrīt pašā centrā ar īpašu automātu palīdzību. Dienā šādā veidā spēja sagatavot 400 000 trauciņu, kuros sakņojas Latvijas zaļā bagātība. Ietvaru stādu tehnoloģijā izmanto 98% dīgspējīgas sēklas. Pēdējais posms pašā sēšanas darbībā ir sēklas nomulčēšana. Mulčēšanai mēs izmantojam speciālu iezi, kas ir piepūsts ar gaisu, saucās vermikulīts. Pēc iesēšanas sēkliņi kopā ar citiem brāļiem un māsām nonāk īpašā siltumnīcā, kur iedīgs no 3 līdz pat 4 nedēļām. Kad stādiņi paaugušies 3 līdz 4 cm augsti, kokaudzētavā paveras fantastisks skats. Gluži vai kā zaļš paklājs, tie ir miljons kociņu katrā siltumnīcā, kas nākotnē bagātinās Latvijas dabu ar jauniem, skaistiem kokiem. Pēc izdīgšanas stādi attīstās brīvā dabā. Daļa no tiem tā saucamajā garās nakts tehnoloģijā. Daļu stādu ieliek speciālā poligonā, kur aptumšo ar speciālu audumu. Viengadīgu priedi, ja izaudzējam pēc skata kā 2-gadīgu, tā vienkārši runājot, viņai nāk 2. gada skujas, jo augšana tiek apstādināta apmēram uz nedēļu, tad viņi tā kā aizmiega, vai ne? Un pēc tam mostās, un viņi domā, ka jau nākošais gads klāt. Katru gadu 9 Latvijas valsts meža kokaudzētavās no sēkliņām izaug 51 miljonus kociņu stādu. Pārsvarā tā ir Latvijas priede, pēc tam seko egle un bērs. Katra kokaudzētava izvietota tā, lai katrā novadā būtu ērta piekļuva pie stādiņiem, lai 21 miljonu zaļo augu nonāktu privātpersonu un citu uzņēmēju rokās mežu atjaunošanai. 6 miljoni ceļo uz Zviedriju.